Labdien, šī video virta un turpmāko laiku jums būšu es Žāna. Šodien pagatavošu briseles kāpostu vienmērce. Recepti atbalsta internetu veikals ķēdes LN. Tā, man vajadzēs briseles kāpostu, selerija laksts, milti, piens, sviests un sāls. Sākšu ar to, ka briseles kāpostus noskalo un nogriežu kārtiņu. Un arī liekos lapiņus, kur krīt nost. Un tos liek verdošā sāls ūdenī. Un uz lēnas uguns bez vāka vār 10 minūtes. Un pa šo laiku pannā izkalsies sviestu, pievieno sīki sagrieztu seleriju lakstu, ja garšo selerīti vēl vairāk var paņemt, man te ir pusīte. Un apcep kopā, apcep sviestā. Tad pievieno miltus. Izmaiz nedaudz apcep, kādu minūtīti. Un pievieno siltu pienu. Un kārtīgi izmaiz. Tādā veidā pagatavo piena mērci. Ja mērcīt sanāk pa biezi, var pieliet klāt vēl pienu vai no kāpostiem to novārījumu šķidrumu. Tagad kāpostus nokāšu. Un samaisu kopā ar mērcīti. Un pēc garšas var pielikt klāt sāli. Šāda kāposta sanāk ļoti garšīga, arī veselīga. Var pasniegt pie gaļas ēdieniem vai nu vienkārši ar kartupeļiem vai nu tāpat tās ēst. Man atliek pateikt, lai jums labi garšo. Liels paldies par uzmanību. Balso, seko, iesaki citiem. Briseles kāpostu vienmērce gatava. Labu apetīti un uz tikšanos. Recepti atbalsta internetu veikals ķēdes LN. Visi virtuves piedarot vienā vietā.